Nu, ko tautieši, esmu gatavs visiem vīrusiem. Izskanējis arī, ka dota atļauja otrdien Liepājā ienākt prāmim no Vācijas, uz kur atrodas Latvijas valsts piederīgie. Bet, lai uzzinātu jaunāko par... Nu, reiz sāku krāsot no stūrīšiem, pēc tam jau tur kolēģis ies lielo krāsu, lielos laukums krāsos. Tad vajag arī bišķie lampiņi, arī jau var redzēt korekti visu. Nu tā es pa katru dienu, krāsoju. Nu, redz, mājas krāsu, balto. Tā liks tad tajā speciālā ierīce iekšā. Arī tur radiators, caurulis, toreiz krāso. Es ar to vēl bišķi pielaboju kaut ko, tādu masku. Par interesantu pieredzi to masku. Tur ventilatoriņš uz muguras. Man tā dar laikam smēdē vajag. Tāds foršs. Vaniņai, reku mēs izmantojām vienkārši telefonu maisiņu, uzlikt maisiņu, lai pēc tam nav jāmazgā tā vaniņa. Radiatoriņš, nokrāsots smukiņš, balts. Un tad griezti arī, tā laikam vēl vien kārt jāiet pāri. Tā kopumā te izskatās. Kopumā bija 2 istabas. Atkrituma mašīna atbraukusi. Somiem ir tādas mājiņas, kur viņi nes atkritumus sanes, un redz, kur konteineri iekšā. Un katrs iedzīvotājs, tad viņam ir atslēga, atslēga. Tā ir tajā konteineri iekšā. Cilvēki. Šitajā bija 2 konteineri. Tā principā katrai mājai, tur katrām 2 ir 3 konteineri. Tā sakrāja. Neviens liekas netiek iekšā. Tā nav redz jāliek katram konteineram visu. Nā. Rekutē laininieki, kompresori dzīvi, neļauj normāli ierakstīt. Viņi vajadzīgi remontēt. Kā es gribēju parādīt to mehānismu, kā viņš balkonam strādā. Es neesmu Latvijā redzējis tādu mēlīte un 3 vietās. Nu, reši tāds te nosedz, neiet visādi. Bet tā tas ir domāts, lai var, es pieņemu, ka var nomazgāt logu. Neiet iekšā ūdens. Jā, kur eņģis. Tur ir vēl viens eņģis. Tu nevar redzēt, tu uz tiem cāri, tev šķirbiņā redzēt. Jā, ir. Nu, tad šitā te pa sāniem attais vaļā un var izmazgāt lodziņu. Tas ir domājams, ka nebūs tā, ka var izņemt ārā, kā vasarā, teiksim, uz vasaru. Nu, tad ziemā jālikt atpakaļ. Bet, teoretiski, teoretiski ar to nevar izdarīt. Teņģi ir tāda, kur nevar izcelt tā. Droši vien arī ne jau pavēlt ir. Te ir mikrorajona mājiņas. Tāds pats kā, kur es dzīvoju un kur remontu taisījām, jā. Šitās man labāk patīk, nekā Zolitūde vai Imanta.
vakariņās kartupeļi reilu pusī. Nu, nosaukums, protams, inčīgs, vai ne? Nu, pēc pusī kartupeļu paēšanas var kaut pastīties, kā tad vakarā gaismiņas, kad deg, kā izskatās. Nu, romantiski bišķi jau. Tālūk, šī diena beidzās.